no šodienas var pieteikties arī uz ķīmisko tīrīšanu. Šeit ir 3 varianti. Padziļinātā tīrīšana plus ķīmiskā tīrīšana. Tātad, kas ir padziļinātā tīrīšana? Pa ķīmisko mēs visi zinām, visi krēsli, visi audumi. Padziļinātajā tīrīšanā tiek tīrīts, pieņemsim, restītes, paneļi, visas spraugas, pa lielam pilnīgi viss salonā, ko tu redzi, ko tu neredzi. Zem krēsliem visas šīs detaļas tiek tīrīts, lai nepaliktu pilnīgi neviens puteklītis, nekur. Tiešām viss tiek maksimāli detalizēts. Padziļinātā tīrīšana ar ķīmisko tīrīšanu ir sākot no 60 eiro. Viss ir atkarīgs, protams, no grūtības. Šeit ir 3 pakāpes un arī auto lieluma. Ir arī opcija tikai ķīmiskā tīrīšana, tas ir sākot no 20 eiro, un tad tiek tīrīti priekšējie krēsli un aizmugurējie krēsli. Vai arī tu vari atsevišķi paņemt vienkārši padziļināto tīrīšanu, kas ir pilnīgi viss salons, izņemot krēslus. Krēslus mēs neaiztiekam, tikai ņemam šīs daļas, visas plasmas, viss izņemot šos krēslus. Un arī padziļinātajā tīrīšanā visi logi tiek no iekšpuses smuki notīrīti.